Es piepildīju savu bērnības sapni, piedalīties drifta sacensībās. Un, protams, es uzreiz aizgāju uz Semi-Pro. Un ko tas man deva? Tas man deva to, kad es abās divās sacensībās, kas jau notika, nošķīlu savu mašīnu. Es ilgi centos nonākt līdz šim mērķim, trenējoties un būvējot mašīnu pats sev. Bet tad, kad es nonācu pie biķernieku starta līnijas, es sekoju tikai citiem pakaļ. Protams, reģistrācijās tur viss bija aprakstīts, ko un kur man jābrauc. Bet kas ar mani runās, ko es darīšu vai vēl kaut ko, man nebija ne mazākās nojausmas. Kur es stāvēšu labajā, kreisajā pusē, es sekošu, braukšu viens. Es vispār neko nezināju. Es piebraucot pie starta līnijas, sapratu to, ka es neko nesaprotu. Esam nonākuši pie starta līnijas, esam sapratuši to, ka man parādījuši ir rīkšķīti, man ir jāsāk braukt. Es sāku braukt, saprotu to, ka man pārliekot no 1., 2., 3. ātrumā man sākas problēmas, jo mašīnai pazūd jauda. Es saprotu, ka es tuvojos pie līnijas, kur man ir jārauj jau iemetiens. Es spiedu pedāli un noteikti, ka varēju jau dzirdēt, ka tieši es braucu, jo bija vairākas apgriezienu lēkāšanas. Un tad viss. Un tad ar 3. robu pie 5500 apgriezieniem mēs metamies iekšā. Iemetoties iekšā, pirmais bija ļoti, ļoti liels ātrums un man bija bailes no sienas. Nežēlīgākās bailes no sienas, jo man likās, ka es neapstāšos pēc sienas. Jo iepriekš bija viens treniņš, kurā mēs braucām pa taisnīti, un es tā arī gāzes pedāli neatlaidu. Un man likās, ka šoreiz mani refleksi vēl nebūs iestrādājušies, un es tā arī ietriekšos taisnas sienā. Bet paveicās ar to, ka ne. Es nobraucu diezgan labi. Pirmās kabatas visas paņēmu, un gar sienu brīnumainā kārtā arī nobraucu diezgan ok. Es biju patīkami pārsteigts, un mani komandas biedri bija vispār šokā, jo Viņi domāja, ka es tur knapi iebraukšu, bet es ielidoju tik ātri laikam, kā neviens līdz pirms manis, kas bija braucis. Un tas bija tāds šoks gan viņiem, gan man, gan mašīnai, gan visiem pārējiem. Bet, paldies Dievam, sienā es neieliku. Vismaz tajā reizē. Guntars Punka, pirmais posms izrādās viņam driftā, nebija līdz šim braucis, tā kā sekosim līdzi, kā Guntaram ies viņa 2. kvalifikācijas braucienā šobrīd. Iemetiens izdodās. Līdz ārmalai, ar vienu riteni pieskarās, gandrīz ieskaitīts, tā mēs varētu teikt, šeit arī ir tuvu. Bet līdz galam, un te ļoti tuvu sienai uzsit pa sienu, jātur gāzes grīdā, un to viņš šobrīd dara. Guntars Punkā skrāpē sienu un nobrauc līdz galām. Wow! Nemaz nepateikt, ka tās viņam pirmās sacensības kārtīgi nogāž līdz beigām. Ātri īsumā par kvali biķerniekos. Tā kā es vēl nebiju nošķīlis mašīnu un biju prieku pārpilns. Pirmais kvalifikācijas brauciens, tur varēja redzēt, kad es aizķēros un mašīna sāka vienkārši ripot. Tas, diemžēl, bija negluži falšs starts, bet es pussekundi ātrāk nospiedu gāzes pedāli un sāku ripoties, un tikai šeit kaut kur man iedegās zaļā gaisma. Es apstulbu, es nezināju, ko darīt, ko tālāk, un tad es pastījos, ka neviens man neko nesaka, un es braucu tālāk. Bet līdz ar to es jau biju zaudējis ātrumu, es nepaspēju ieskrieties tik ātri, un pirmo kvalifikācijas braucienu es knapi dabūju 49 punktus laikam, un es vēl vienā vietā gandrīz iztaisnojos. Un tad man atsūtīja video, es biju pats neapmierināts ar notiekošo, es paskatījos video, man komanda un visi citi, kamēr es braucu atpakaļ uz savu 2. braucienu, runāja par to, ka man nebūs izredzes, ja es nenobraukšu garām gar sienu, man nav izvēles, man 2. brauciens ir obligāti jāpaņem. Un 2. braucienā īstenībā viss gāja kā pa sviestu, neskaitot to, ka visu laiku bija problēmas 3. robā ar 2,5–3 tūkstošu apgriezieniem jaudas zušanu, kur man vairākas reizes vajadzēja sist pa gāzes pedāli, līdz viņa aizgāja. Un tad mēs spiedām visu ārā, plus vēl brīfingā tiesneši teica par to, ka liks papildus kaut kādus punktus, vai precīzāk neņems nost punktus par to, ja pirms betona sienas ies iekšā bez rokas bremzes, ko es arī centos darīt. Brauc maksimāli tuvu, apņēmības pilns.
jūtu triecienu pret sienu pirmajā reizē, bet sapratu, ja es atlaidīšu pedāli, tad viss būs beidzies. Un mēs braucām tālāk, jo mums vajadzēja obligāti kvalificēties mūsu pirmajā braucienā. Un mēs to izdarījām ar fantastiskiem, ja es nemaldos, laikam 82 punktiem, kas bija neticami vismaz priekš mūsu komandas, priekš manis un visiem, kas mūs skatījās, starp citu vairākās valstīs. Piebraucam pie starta līnijas ar otru mašīnu, parasti tu rādi, ka tu viens brauksi. Es rādu viņam, ka es braukšu viens, Džeks man krāta rokas un saka, kā tu brauks viens. Es viņam saku, kad es viņu pasaucu. Es viņam teicu, ka vecīt, tas pirmo reizi man vispār debija ir, vai ne? Biķernieki tomēr ir nežēlīgi ātra trasa, man ir tikko uzbūvēta mašīna. Es neko nezinu, kā tu gribi, lai es vēl braucu tandēmā. Ja? Bet vairāk braucieni tā notika, kur viņš man rādīja, vai divatā. Es teicu, ka nē. Un tad beigās viņš man tik tālu izbasīja, ka es teicu, labs ir, braukšu divatā. Un kā tu domā, kas notika? Saprotu to, ka es braucu ar igauņu braucēju tandēmā, jo man vienkārši jau vairs nav izvēles, jo man ir jābrauc tandēmā. Es braucu treniņu un laikam es nebiju uzsildījis pietiekoši priekšējās riepas. Es uztaisīju iemetienu, it kā viss ir kārtībā, es viņu braucu, viss ok. Un tad tieši pirms šitā apļa betona, ieloka betona, sanāca tā, ka es spiežu gāzi grīdā, bet mašīna man nevelk ārā viņu un neiet tur, kur man vajag. Un notika tas, kad es ietriecos sienā ar aizmuguri, mašīna tomēr izkustējās uz priekšu, acīm redzot, es nesajūtu to, kad man aizmugurējais ritenis jau bija saliekts, salauzts. Un es turpināju braukt un pierāvu roceni, kas rezultātā nevis mašīna man aizslīdēja smuki pa trajektoriju, bet viņa aizslīdēja vienkārši taisni pret sienu. Kā rezultātā es atsitos ar pakaļu, vēlreiz ar priekšu. Es nolauzu amortizatoru, salauzu IRP leņķim pāris detaļas salocīju. Caur priekšējo bumperi man izlidoja ārā bremžu disks sašķītas gabalos. Un tajā brīdī es sapratu, ka, diemžēl, biķernieki man ir beigušies. Šādi izstījās mans bremžu disks pirms es iebraucu biķernieku sienā. Šādi izstās mans bremžu disks pēc tam, kad es iebraucu biķernieku sienā. Kā zināms, mašīna mūsējā bija sasiste. Un, ko tālāk darīt? Meklējām detaļas, rakstījām Elīnai, prasījām, kur varētu būt, jo mums bija IRP leņķim viena ļoti specifiska detaļa salocīta, precīzāk nocirsta. Un viņi ieteica iet pie mūsu lietuviešu brāļiem. Mēs gājām pie mūsu lietuviešu brāļiem. Viņiem kaut kādas detaļas pat atradās no IRP komplekta, bet, diemžēl diametrs tām detaļām, ko mums vajadzēja, bija pārāk maziņš. Rezultātā tika pieņemts, kad mums sacensības beidzās, top 32, diemžēl nesanāca mums uzbraukt. Bet pamanījām tieši tajā pašā brīdī, kad Atvars Sārs diezgan satraukti meklē detaļas, jo viņam bija salūzusi, viņš diemžēl arī paķēra sienu laikam un salauza aizmugurējo līkumu, stupīts, nolauza savam bēmbim. Un tika pieņemts lēmums no mūsu komandas puses. Ja mēs nevaram braukt, tad kāpēc citi nevar? Un mēs izjaucām savu mašīnu detaļās priekš Atvaru Sāru, no kura mēs, starp citu, vēl iepriekš paprasījām stūras stieni, jo mēs domājam, ka mēs paspēsim salikt mašīnu. Bet neskaitot to, kad mēs savas detaļas aizdevām Atvaram Sāram, un viņam izdevās uzbraukt, bet, diemžēl, nobeidzās stūras pastiprinātājs, un viņš arī pieņēma lēmumu neturpināt sacensības. Paralēli tam pašam Vlasovs, diemžēl, arī sasita savu mašīnu, un tika pieņemts vēl viens lēmums – izjaukt mūsu priekšējo piekari un atdot stūras stieni Vlasovam. Un tātad oficiāli mēs tajā dienā varbūt tās nebraucām tandēms, bet mēs noteikti bijām tie, kas palīdzēja citiem turpināt sacensības. Un mums par to bija ļoti liels gandarījums. Atvedām mašīnu atpakaļ uz servisu, pienāca pirmdiena un sākām jau kaut ko skatīties, ko ar viņu darīsim. Secinājums bija viens, aizmugurējo kuzavu mēs taisnojam, mūsu taisnotājs kuzavnieks paskatījās uz visu un pateica,
zipi un viss būs kārtībā. Un tad mēs sākām viņu taisnot. Sākām arī meklēt piekaras detaļas un sapratām to, ka nekā nekur nav. Vai nu pēc pat 1000 eiro pāri uzreiz kitu, vai kaut kur gaidi mēnešus detaļas, vai arī mēs vienkārši nemākam atrast. Bet secinājums bija viens: detaļu nav, un mums vajag braukt, vajag trenēties. Un pieņēmām lēmumu paši taisīt savējās. Mēs iegādājāmies vienu automatizētu darba galdu. Mums atveda tagad CNC virpu, uz kuras es agrāk mācījos, un visi mani kursabiedri mācījās arī. Un tagad mēs arī izgatavosim detaļas. Detaļas izgatavosim, ko vajag, jo mēs pamanījām problēmu ar daudzām buksēm, kuras nav, kaut ko uzvirpot, vēl kaut ko vajag, un tā kā plānojam sēriju veidā kaut ko palaist. Sākām ražot jau arī kaut ko savu, jo neskaitot tikai uz virpus darbus, ko mēs darījām un daram, tas ir arī mēs uz frezēšanas darba galdiem izveidojam jaunas IRP leņķa daļas un uz virpus sataisījām iztrūkstošās buksītes ar vītnītēm abās pusēs. Tā kā, ja tev arī vajag kaut kādas detaļas vai vēl kaut ko, protams, mēs taisam uz CNC virpus, uz CNC frēzes, visādas darbības. Tā kā, ja kaut kas interesants vajadzīgs, tad droši var uzrakstīt, uzzvanīt, mēs tev pastāstīsim, varam, nevaram, cik tas maksā, cik tas nemaksā. Un gan jau, ka tas būs noteikti ātrāk, kamēr tas atnāks no Ķīnas, Taivānas vai whatever, vēl no kurienes. Vai arī kāds uztaisīs tepat pie mums, jo cilvēkiem laikam nav laika, jo tieši tāpatās bija ar IRP svirām aizmugurējām, kuras mums vajadzēja, un beigās, paldies Džekam, ka viņš atrada noliktavā kaut kādu vienu pārpalikumu. Un beigās mums izdevās mašīnu uzlikt uz trases, bet bez rezerves daļām braukt tālāk, diemžēl nav iespējams. Ir jābūt rezerves komplektiem, vismaz pa piekari, un to arī mēs varam uztaisīt un ejam uz to, lai nebūtu jātērē lielie tūkstoši, bet varam paši ražot priekš sevis šeit. Labāk detaļas ir iegādāties imantā, nevis Ķīnā, Taivānā vai vienalga, kur viņas noteikti būs kvalitatīvākas. Un viņas būs ātrāk tieši pie tevis. Gatavojamies baroniem. Jā, diemžēl ir notikusi vēl viena ķibele. Mūsu pārējas, tā sanāk, nesvira, bet savienojums starp stupicu un leņķi izrādās arī ir saliekts, kā arī stupica. Nezinu, ir mums darīt. Reika arī ir beigta. Tā, kas mums atnāca jaunā, bija ar defektu, uzreiz iedavām atpakaļ. Līdz ar to notiek tāda tā kā cīņa, lai mēs paspētu uz baroniem. Gan jau, kad sanāks, bet tāpatās satraukums neliels ir, ka mēs varētu nepaspēt. Mašīnu kosmētiski aizmugurē sataisījām, detaļas safrēzējām, visu savirpojām, sameklējām. Mašīnu stikla paneļus salīmējām, kaputu saplīmējām, visu sataisījām. Bijām ceļā jau uz baroniem. Viss noritēja diezgan veiksmīgi, braucām ar lielu prieku, visam vajadzēja būt kārtībā, viss bija diezgan forši. Bet sākām treniņus, izpakojāmies, visu ritīgi tā kā tam vajadzētu būt. Pirmie braucieni, trasi iepazīsties, arī nedaudz bail. Viss tomēr jauns, skaties, kā citi brauc, un ir tādas nedaudz, protams, minimāls šaubas par sevi, vai tu esi gatavs tam visam, kas tur notiek, jo tu jau trases nezini. Un man, it sevišķi kā cilvēkam, kas jau ir izbraucis biķerniekus ar pilnu pedālu grīdā, likās, kas varētu būt baroni. Jā, tieši tā. Rezultātā notika otrā sadursme. Tā jau stress bija no tā, kad jauna trasa un vispārējais centos maksimāli izbraukt vairāk braucienus, jo bija satraukts par to, vai man sanāks vai nesanāks. Pirmo braucienu taisīju. Un viņš it kā sanāca diezgan veiksmīgi, bet mans spoters pateica to, kad es esmu baigi tālu no kastēm un es mēģināju braukt tuvāk. Kas notiek? Nākamie braucieni un man pēkšņi izslēdzās ārā mašīna. Jāga mani velk nost. Tas ir Elīnas vīrs, viens no drifta organizatoriem kopā. Ja? Viņš mani velk nost un visu mašīnu vairs neiet. Mēs nesaprotam, kur ir problēma. Aizdomas bija par kloķu varpšas devēju.
Protams, uzreiz mašīnu ceļam augšā, skatāmies apgriezieni nerādās, nekas nerādās. Secinājums viens varētu būt, kad viņš beidzot ir nobeidzies. Neko mehāniķi mums, protams, uz vietas līdzi nav, jo viņi katru dienu strādā priekš klientu mašīnām. Mums ir nedēļas vienkārši ļoti pilnas virsbūves darbi, kārbu remonti, motora remonti, vienalga sajūgu maiņas, riepu montēšanas un bla, bla, bla. Un vēl viss kaut kas. Darbi ir tiešām ļoti daudz, neskaitot vēl certifikāciju taisīšanas šādiem brīnumiem, kas arī atbrauc viens, otrs, trešais, un mums jāspēj cilvēkiem palīdzēt. Tātad mehāniķi ar mums uz pasākumiem tālākiem nebrauc. Jātaisa pašam. Tātad kloķienes devēju atvienojām, visu palīd apakšā zem mašīnas, viņu mainīt. Kas notiek? Labi, kad man bija sauļošanās krēms virsū uz sejas uzsmērēts. Es, ņemot ārā kloķienes devēju, pieskāros ūdens trubai, kur tikko bija darbojusies mašīna. Man uz sejas uzlīja virsū karsts destilēts ūdens. Es no tā, kad es saraustījos, jo iztēlojos pats tev uzlīst verdošs ūdens uz sejas, ko tu darītu? Smaidīt? Un es tajā rezultātā, kad es sāku kustēties ātri, pieliku roku vēl pie wastegate'a un apdedzināju roku, kas man noteikti neiepriecināja. Un neskatot to, ka es vēl esmu nelaimīgs, jo mašīna tāpatās nomainot kloķvārpus devēju nestrādāja. Stress auga vēl lielāks, jauna trase, es esmu jauniņais, neko nezinu, mašīna neiet, atbraukuši esam, viss ir slikti, mehāniķa nav, ko darīt, vai man dieniņi, vai ne? Neko beigās kopā ar komandu, kas bija atbraukuši mums līdzi, citi auto entuziasti, meklējām risinājumu un pamanījām to, ka mums degvielas sūknis nestrādā. Meklēju caur vadiem, atradu to, kad viens vads bija atnācis vaļā degvielas sūknim, kas varētu būt diezgan liela problēma jau iepriekš. Secinājums bija viens, es viņu sataisīju, lecu ātri iekšā mašīnā, psihos, kad paspējuši, vajag braukt, tāpēc, kad treniņu man nav, tā konkurence ir ļoti spēcīga. Atceramies to, mēs esam semi-pro klasē, kur visi jau ir diezgan gadiem braukuši, viņi visi ir profesionāļi. Es tur vienkārši esmu iegājis un, protams, kad man ies smagi, jo, ja tu mācies ātri, tad tu mācies sāpīgo ceļu. Tālūk. Mašīnā ielecu iekšā, no klika komandas Kalvis, mūsu draugs, ar ko mēs iepriekš komandās strādājām, teica, lai es nomierinos, viss būs ok. Es, protams, viņu paklausīju, iekāp mašīnā, aizbrauc. Izbrauc pirmo braucienu, mašīna gāja daudz savādāk, acīm redzot, tā jau bija problēma iepriekš, no kuras secināju to, ka mašīna tagad ir daudz atsaucīgāka. Bet es nerēķinājos ar vienu lietu, ka es vēl šai atsaucībai nebiju gatavs. Un līdz ar to var redzēt video, kā es ieskrienos daudz ātrāk nekā man sekojošais. Un rezultātā pie izbrauktuvas apļa sākuma pakaļējā riteņa man izslīdēja smiltīs un man bija frontālā sadursme ar smilšu čūpu. Kā rezultātā es nolauzu stūri, salocīju leņķi, nocirtu amortizatoru, izšķaidīju bamperus, un man likās, ka viss ir beidzies. Tā, es braucu ar austiņu ausīs un parasti klausos mūziku, un tieši pirms mana avārijas iemetiena es biju diezgan pārliecināts, pārslēdzās dziesmu, lai cik dīvaini nebūtu no Gran Turismo, tieši tas moments, kur viņš avarēja. Un tu saproti, man ierauj smiltīs, es dzirdu to dziesmu, es skatos, kā manās rokās salocās stūri. Viņi vienkārši saplīst, un man ir frontālā sadursme un viss izšķīst. Un fonā skan tieši tā dziesma no avārijas momenta. Tas bija tāds, jābrauc mājās. Un secinājums pēc trieciena bija viens. Mēs esam beiguši savas sacensības Baronos, pat nekvalificējušies, jo atkal treniņos nošķīla mašīnu. Mašīna mums jau bija nostumta malā. Mēs jau bijām parunājuši ar manu komandu caur austiņu, caur saziņas līdzekļiem.
ar to, ka viss ir beidzies. Es izkāpu ārā, sapratu to, ka man leņķis ir salocīts, bet tā, ka rītīgi salocīts. Amortizators man bija vienkārši nocirsts. Tā, ka vienkārši nocirsts. Priekšējais bažbārs izšķaidīts pret riteni, disks salauzts, lampas, protams, kurā, bamperis izšķīts. Zini, tas smieklīgi. Man pēc tam mazs puika atnesa bamperu un teica, puisi, vai tas nav tā vējais? Tas bija foršs tāds moments. Jā, mašīna reāli bija metama. Jo, neko nevarēja. Tā vismaz likās man no pirmā skata punkta, jo man jau rezervas detaļu līdz nav. Jo zini, kas ir, viņas jau nekur nevar dabūt. Uzreiz uz sitienu. Un, protams, viņas arī maksā pietiekoši daudz. Tas visiem braucējiem ir skaidri zināms. Novilka mūsu malā pie iebraukšanas tieši Barona trasē. Pienāca pie manis klāt mans jaunais komandas biedrs, ar ko mēs kopā uztaisījām komandu, Jānis Dergačs. Milzīgs tev paldies, kad tu nepabaidījies kopā ar mani uztaisīt komandu, PPD Racing Team, tas diezgan forši. Un es viņam teicu, ka viss man pietiek, es gribu mājās, man sāpēja rokas, mašīna bija sadauzīta. Un tajā pašā laikā es redzēju atvaru sāru, viņš tuvojās man. Paldies viņam milzīgi par to, ko viņš izdarīja tālāk. Un Edgars Jenčs, kas arī nāca man palīgā, un neskaitīsim vēl atvaru sāru komandu. Kad es pateicu, kad es braukšu prom, tu zini, ko viņi izdarīja? Tu neticēsi, viņi pateica, ka tu nekur nebrauks. Taisam tavu mašīnu. Atvers. Es teicu, nē. Viņi teica, nē, taisam tavu mašīnu. Sārs atnes man iedeva savu leņķi. Vaisvabu. Atradām BC koilu. Ja es nemaldos, tā bija Jenča vai arī Sāra. Atvar Sāra komanda atskrēja palīgā ar āmuriem, ar visu iespējamo, ar atslēgām, un mēs sākām turpat uz vietas, uz celīšiem, uz Dankratu taisīt mašīnu. Un tu zini, kas notika? Mums sanāca. Sanāca interesanti, jo mums vienā pusē bija X-Speed amīts parastais, IRP leņķis, un otrā pusē mēs uztaisījām tādu mini upgrade, vai ne? Otrā pusē mums bija vaisvaps ar BC coilover un BC augšējo to tur atbalstu, ar augšējo atbalstu. Un tika pieņemts lēmums, ja visi tik smagi strādāja. Un pēc tam beigās vēl ar āmuru iztaisnoja kuzavu, nozāģējām mēs priekšējo balku, lai varētu vispār kaut kur izbraukt. Un tika pieņemts lēmums braukt ar pilnīgi 2 dažādām piekarēm, bez savirzes, jo savirzes nebija iespējams uzregulēt. Bet puiši cīnījās kopā ar mani, palīdzēja man un milzīgi cepuri nost vispār drifta komunai kā tādai. Jo man liekas, tas ir vienīgā tāda kopiena, kur savas problēmas risina nevis padakā, bet trasē. Un to viņi arī man teica, neļauj padoties. Un mēs braucām uz savu pirmo un vienīgo kvalifikācijas braucienu Baronos ar 2 dažādām piekarēm, bez savirzes, ar stresu, aplaucētu seju, apdedzinātu roku, netīrs, tā kā suns izvārtījies pa zemi. Tāds bija mūsu pirmais kvalifikācijas brauciens. Skaties. Braucam kvali. Secinājums 1. Mums ir jādabūna kaut vai 1 punkts, jo bija tikai 28 braucēji. Tika pieņemts lēmums braukt maksimāli piesardzību. Tātad katrā iemetienā, katrā kabatā es gāju ar rokas bremzi, lai, precīzāk, lai neizlidot ārā vai neapgrieztos, jo skaidrības, kā vadās mašīna, ir pa lielam 0. Testa braucienus, tad citu man iedeva izbraukt, tas esmu baigi pateicīgs. Tur es sapratu to, ka uz vienu pusi man pilnībā loko iekšā mašīna, un es ar spēku rāvu stūri atpakaļ, lai man neapmet mašīnu rīķī. Un tad bija mans pirmais brauciens un vienīgais kvalifikācijas. Un izdevās, protams, ar smieklīgu punktu skaitu, 50 punktu tikai bija. Bet iemetienā man mašīna gandrīz pārāva uz otru pusi. Es knapi ar spēku rāvu stūri atpakaļ un turēju, lai man viņi neapgriežās. Protams, ar gāzīti spēlējos, tur sajūgs un vispārējais. Galvenais bija dabūt kaut kādas punktus.
Zini, kas notika? Jā, mēs dabūjām 50. Tas bija fantastiski. Tātad pirmā diena bija beigusies, nokvalificējušies mēs bijām. Viss bija diezgan traki, bet diena beidzās tikai tiem, kuriem nebija incidenti. Mūsu diena vēl nebija beigusies, nokvalificējušies mēs bijām, bet vajadzēja kaut kā atrisināt problēmu ar to, ka mūsu riteņi stāvēja šādi. Tad mums bija ar atbalstu problēmas. Un vēl tur sīkumi. Protams, kad es biju nobraucis savu kvalifikācijas braucienu, mēs noņēmām riteni pastīties, kas tur notiek, un izrādījās, ka amortizators vēl viss bija atskrūvējies vaļā. Bet tas vēl tāds sīkums arī. Mēģinājām kombinēt detaļas, ko bija iedevis mums atvars Sārs, BC coilover kopā ar IRP atbalstu. Kamēr to visu, protams, noņēma, tu jau esi piekusis, netīrs, apdedzis, viss, kas vien var būt, tas tur bija. Vienīgā doma bija, ja godīgi pateikt, es gribu ļoti dušu. Mēģinājām salikt kopā, secinājām to, ka mums neizdevās to izdarīt, gaidījām nākošo dienu, jo, kā izrādās, tagad arī jūs zināsiet, ka BC coila nedara ar IRP atbalstu. Nedara. Tagad mēs arī to zinām. Pienāca nākošais rīts, aizgājām, protams, parunāt ar atvaru Sāru, vai viņam nav kaut kāds risinājums, jo viņš tomēr ir pieredzējušāks un Edgaru Jenču. Viņi mums iedeva Vaisvabu atbalstu un zin, kas notika, sanāca. Un mēs pat uzregulējām vēl savirzi. Un tagad arī es māku regulēt, uztaisīt savirzi uz ielas ar 2 plaksnītēm un 2 ruletēm. Tā bija ļoti interesanta pieredze. Paldies, Džek, jums par to. Tātad, jā, mašīnu mums izdevās salikt, visu mēs saregulējām, dodamies tandēm treniņos. Pārsteidzošā kārtā, kā daudziem zināms, man sekošana iet ļoti grūti, jo es esmu, jauniņais, būsim reāli, un ar 400 zirgspēkiem nav nemaz tik vienkārši, un neskaitot mūsu unikālos upgrades, ko mēs ieguvām baronos, 2 dažādas piekaras priekšā. Līdz ar to mums gāja ļoti jautri. Tandēms paskaties tātad tieši ar to cilvēku, ar kuru man bija jābrauc top 32, sanāca mums uzbraukt 1 pret 1. Es viņam nosakoju, manā uztverē ļoti labi, es pat biju ļoti pārsteigts par to. Tālāk bija vēl braucieni tandēm ar Danielu Baumanu. Tur es apgriezos, sastresojos, jo Daniels Baumans ir tiešām ļoti labs braucējs. Un gribētos viņam turēt līdzi, bet visam savs laiks. Pienāca parāda. Es jau biju soli tuvāk. Es gan nokvalificējos, gan izbraucu parādu, jo biķerniekos parādē mana mašīna bija izjaukta un stāvēja uz džekiem. Vismaz šoreiz es tiku parādē, tas jau bija mūsu komandai sasniegums. Un tieši pēc parādes sākās mūsu sacensības. Skatos, kā džeki brauc, viss diezgan forši, viss labi. Es it kā biju sagatavojies, riepas uzsildīju, biju nobriedis, viss kārtībā. Laikam tās visas dienu problēmas bija diezgan mani sabrucinājušas, nogurdinājušas, jo, kad es braucu tandēm treniņš, man viss bija kārtībā, es ļoti labi nosakoju, arī ļoti labi pa priekšu nobraucu. Es tā uzskatu ļoti safe, jo, kad tu ietrieksies, nedod Dievs, un milzīgā čupā ar smiltīm un pēkšņi apstāsies līdz 0 un nolauzīs stūri savās rokās, tu noteikti sapratīsi manas emocijas, kāpēc es vairāk pie tā stūra īsti negribēju līst. Jo pamanot smilšu mazus graudiņus, mans sirds sāka sisties straujāk, jo man likās, ja es vēlreiz tur ielidošu, man tiešām viss beigsies. Un tā sākās mans top 32 brauciens. Es biju čeisā, braucu čeisā pakaļ un ieskrējos pārāk ātri un sapratu to, kad man vairs nav kur likties un, diemžēl, apgriezos. Domāju, ka viss ir gandrīz beidzies, bet tad es atcerējos pagājušo gadu atpakaļ, kad Hendriks
jau gandrīz bija zaudējis, bet viņš nepadevās. Un līdz ar to es izlēmu arī, kādas starpības arī nepadošos un turpināju savu braucienu viņam pakaļ. Ja nē, vismaz tas man būs kā treniņu brauciens. Papildus vēl viens. Tā bija ļoti laba ideja, jo līdā, kad es braucu, es varēju parādīt jau labāku rezultātu. Personīgi man mašīnā iekšā likās, ka es tur visas kabatas paņemu tā kā čempions, vai ne? Bet, kā redzam, drona video tā nemaz nebija. Bet, diemžēl, dēļ tā, kad es čeisā apgriezos, top 32 es izkritu. Bet tā bija fantastiska pieredze. Un šoreiz bija ļoti interesanti. Mašīnu mēs uzdzinām uz treļa, izjaucām, atdevām aizlienētās detaļas atpakaļ visiem tiem, kas mums viņus aizdeva. Tātad Atvars Sārs, Edgars Jēņš, Markus Krieviņš, paldies jums visiem. Un noteikti Jānim Dergičam paldies par uzmundrinājumiem un visiem labajiem vārdiem un saukļiem. Un neskaitīsim vēl to pa vidam, kad man ķivere to ir, to nav, to Hans kaut kur aizceļoja ķiveri, tad es tur skraidīju vēl meklēju ķiveri. Hansu, kas noteikti arī, noteikti kaut kādas tās problēmas trasē tas man radīja. Jo teorijā, realitātē ir tā, ka es koncentrējos uz pašu braukšanu tikai un vienīgi varbūt kādas 10 minūtes. Diemžēl, jo man bija ļoti daudz citu problēmu. Bet paldies visiem. Tā kā mēs uzbraucām, dabūjām labu pieredzi, labus punktus, sapratām to, cik drifta komūna ir fantastiska un mēģināsim sagatavot mašīnu priekš Daugavpils. No tādiem maziem jaunumiem servisā vai lieliem pie mums ir atgriezies atpakaļ mūsu pats pirmais projekts. Dabūjām mēs viņu ļoti interesantā veidā, bet viņš ir atpakaļ pie mums. Viņam bija uzsprādzis motors 2 reizes, vai ne, neticēs 2 reizes. Un brīnumainā kārtā mēs viņam atradām 3. motoru, un tas ir no 2020. gada EcoBoost. Sataisījām mašīnu, salikām, izgājām tehnisko apskati ar 1. bez neviena aizrādījuma, jo, kā tu zini, Apex motors tev vienmēr palīdzēs, un viņš arī palīdzēja man. Līdz ar to mašīna ir atpakaļ uz ceļa, braukā, ja redzi, droši uzmet čau, es tev arī uzmetīšu, un viss kārtībā. Var piebilst to, kad auto arī tirgojās, viņš tagad ir sataisīts, un droši var doties jaunu īpašnieku rokās tālāk. Tātad noteikti gribējām pateikt, ka Johna Vika auto mēs esam izdarījuši tieši tā neko. Tātad brauc uz Apex motors, autoservisu. Mēs tev noteikti palīdzēsim. Arī aiz visām šīm drifta, auto aizkulisēm un visiem pārējiem servisiem un vispārējām. Mēs smagi strādājam pie tā, lai atrastu kādu grandiozu sponsoru mūsu projektam, ko nezina neviens, nav redzējis neviens, un to zina tikai es. Viņš jau ir nopirkts, un viņš jau kaut kur stāv, bet kur? To neviens neuzzinās, visticamākais līdz nākošajam gadam. Esi pacietīgs. Dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days are under rule.